Mēģināšu izstāstīt tā ļoti īsi, pat cik auditorija ļoti dažāda, izstāstīt ļoti īsi par to, kas tās direktīvas un regulas gan DORA, gan NIS2 ir, kādā veidā viņas tiek ieviestas un kas tam lācītim ir vēderā un ko tad varētu mēģināt darīt tīri praktiski, kā arī paldies tiem, kas iesūtīja jautājumus pirms tam, tāpēc, ka tad būs iespēja viņam arī atbildēt, tas arī palīdz man labāk redzēt neskaidrās sadaļas, neskaidrās lietas, kas varētu jums būt. Pirmais, pavisam vienkārši ievads, ko atšķirās direktīva no regulas. Tātad DORA ir regula, NIS2 ir direktīva. Atšķirība palielam ļoti vienkārši, tātad regula stājas spēkā visā Eiropas Savienībā un faktiski pēc būtības ir piemērojama no spēkā stāšanās brīža. Savukārt direktīva ir jāpiemēro lokālajā likumdošanā, tad valstīm ir pienākums viņu ieviest. Viņi arī sinhronizē to mehānismu, kā šīs prasības tiks ieviestas konkrētā valstī, bet tāpat jāpieņem lokālie likumi. Un tāpēc arī mums pie NIS2 direktīvas papildus sadaļa ir lokālā likumdošana. Šobrīd mēs esam interesantā fāzē, respektīvi tātad mums ir dotajā brīdī ir direktīva, kura stājas spēkā. Faktiski ir stājusies spēkā un tiks piemērota. Par timeline vēl parunāsim. Ir likums, tātad, kas mums šobrīd ir pavisam svaigs, tā kā svaigi cepts, un tad ir vēl MK noteikumi, no kuriem viena šobrīd tieši ir diskusijā 17. jūlijam, es nemaldos, kur var iesniegt savus komentārus un viedokļus. Nu, un papildus vēl arī attiecībā uz to pašu DORA un NIS2 Eiropa joprojām izsūta visādas tā kā normatīvo aktu piemērošanas vadlīnijas, kurās arī viņi prasa komentārus un saistītās lietas. Bet sāksim ar NIS2, pavisam vienkārši, kas pa zvēru, ko viņš ēda. Tātad NIS2 ir kā turpinājums NIS1. NIS1 arī bija direktīva pirms tam, respektīvi, kas tas ir, tātad faktiski ideja pavisam vienkārša, tātad uz būtiskajiem pakalpojumu sniedzējiem, kritiskajai infrastruktūrai, bija izvirzītas prasības par to, kas tad viņiem būtu jādara attiecībā uz informācijas tehnoloģiju drošību. Kas mainījās? Mainījās, protams, tas, ka mainās mūsu šī brīža situācija Eiropā un ne tikai Eiropā, vispār kopumā. Līdz ar to ir skaidrs, ka kiberapdraudējumi, kiberdrošība kļūst sāpe ne tikai organizācijām, kurām potenciāli kāds varētu kaut kādas informācijas datus nozagt, bet arvien vairāk parādās arī dažāda veida šie te ļaunprātīgie, šī dažāda veida informācijas izmantotāji, parādās viņiem pieejami vairāk instrumenti, sociālās inženierijas uzbrukumi, kas vairs ir nevis tikai tāpēc, lai tur to izdarītu joka pēc, tāda jau principā sen jau vairs nav, un ne tikai iegūtu naudu, bet lai arī, piemēram, piekļūtu kritiskai infrastruktūrai, un kā mēs redzam pēc notikumiem tuvumā pasaulē, daļa no faktiski karadarbības ir arī šī kiberkara darbība. Tad NIS2 mērķis pavisam vienkārši panākt to, ka Eiropas Savienības ietvaros visām valstīm tie subjekti, kas varētu potenciāli trāpīt, kā subjekti, kuriem būtu, kuri var atstāt iespaidu uz pakalpojumiem, ko mēs saņemam. Jo tad nesen lampā bija diskusija diena bez interneta, nu tad tajā brīdī, kad pazūd tehnoloģijas, vairs nestrādā, lai viņi būtu drošāki nekā viņi ir šobrīd. Tāds jēdziens pavisam droši vien neeksistē, bet tātad drošāki, labāk saprastu problēmas un spētu viņas faktiski izcināt pirms viņas iestājās. Tad caur risku vadību būtu proaktīvi tieši informācijas drošības jomā. NIS2, ar ko atšķirās, tad mums ir plašāks subjektu loks. Mums ir divu veidu sniedzēji, to mēs runāsim nākošajā slaidā, būtiskie un svarīgie pakalpojumu sniedzēji. Un ir tātad iespēja gan, ka mēs paši pasakam, ka mēs atbilstam kādam no šīm kategorijām, gan arī varbūtība pietiekoši liela, ka tas likumā noteikts un vēl papildus arī Nacionālais kiberdrošības centrs var izlemt, ka jā, jūs atbilstat, jūs tad pietiekoši liels, pietiekoši nozīmīgs ekonomikai kā tādai. Līdz to jā, ir vairāk sektoru organizāciju, tad skaitā trāpa iekšā arī pašvaldības, atvesinātās valsts iestādes un citi, atbildot iepriekšējiem jautājumiem. Prasības ir stingrākas, bet viņas šobrīd ir pietiekoši vispārīgas, tas stingrums pēc tam parādīsies lokālajā likumdošanā kā noteikumos, kur jau būs konkrētākas lietas, kas tiks prasītas, kas kurā valstī būs jādara. Un lokāli jālokalizē, tātad cik tā direktīva jābūt lokāliem normatīviem aktiem. Pat cik mēs strādājam vairākās valstīs, tas, ko mēs šobrīd novērojam, ir tas, ka starp dažādām valstīm būtiski patiesībā atšķirās gan tā gatavība. Vairums valstis to formālo termiņus pirmos būs nokavējušas, bet lokālie likumi top un kaut kādas prasības tāpatās tiks ieviestas. Tas ir tas, kas notiek šobrīd. Tātad, kas nosaka, vai uz mani attiecās NIS2? Sāksim šo jautājumu.
Tātad pirmais ir divas kategorijas. Ir tā saucamais būtisko pakalpojumu sniedzējs un svarīgo pakalpojumu sniedzējs. Kategorijas pašas nepārstāstīšu, jebkurš atver direktīvu, ir pielikums direktīvai, kur viņas ļoti precīzi uzskaitīts. Tā kā tas nav šeit, domāju, ka šeit tam nav vērts tērēt laiku. Ja ir konkrēti jautājumi, piemēram, vai attiecās uz manīm, droši tos var uzjautāt. Kā es teicu, viens tāds jautājums, piemēram, bija attiecībā uz pašvaldībām. Īsa atbilde ir jā, atvesinātais likuma subjekts, līdz ar to divu direktīvas prasības attiecās. Ir, protams, arī noteikti izņēmumi. Ir noteikti situācijas, kur šo attiecināmības lēmums ir subjektīvs, respektīvi nozīmē to, ka viņš atkarīgs no tā, cik lielu vai būtisku lomu ekonomikā jūs spēlējat. Piemēram, jūs varat būt mazs telekomunikācijas pakalpojums sniedzējs vai liels, no tā atkarība varbūt arī šīs nianses par to, cik ļoti vai kādā mērā jums kaut kas būs attiecināms. Šis jēdziens pašnovērtējums vai piespiedu, tātad ir likumā uzlikts pienākums, ka ir jāveic pašizvērtējums. Tātad faktiskais pienākums to izdarīt būtu līdz 25. gada 1. oktobrim. Tātad mums tam faktiski ir atvēlēts vesels gads. Ja mēs pašnovērtējumu veicam un secinām, ka uz mums tas neatbilst direktīva, vai arī pašnovērtējumu neveicam un tādā veidā uzskatām, ka mums viņi neatbilst, tāpat tās ir tiesības kiberdrošības centram pateikt, ka nē, draudziņ, tev nav paveicies vai ir paveicies, es teiktu tieši otrādāk ir paveicies, un uz tevīm šīs te prasības arī atbilst, tāpēc minimālās lietas informācijas drošībā tev būs jādara. Tātad šāda iespēja arī pastāv. Kas notiek tātad formāli šī te laika asī? Tad formālā spēkā stāšanās 23. gada janvārs, tad jau kādu laiku, līdz 17. oktobrim visām valstīm būtu jāpublicē, respektīvi jāpadara pieejami un jāstājas spēkā normatīviem aktiem, un no 18. oktobra tie faktiski būtu jāpiemēro, jo tad mums kaut kāds laiks vēl ir. Latvijas kiberdrošības likums tātad ir paspējuši, mēs tādā ziņā esam paspējuši, mums ir likums ir spēkā no 24. gada 1. septembra. Šobrīd Nacionālās kiberdrošības likums atrunā vairākus MK noteikumus. Patiesībā viņš nesaka, vai tie būs viens vai vairāk. Viņš saka, ka ir noteikts jomas, kurās MK noteikumiem būtu jāatrunā konkrētākas jau prasības vai ierobežojumi par to, ko jūs varat vai nevarat darīt. Tuvākie, kas šobrīd ir, tātad ir TAP datubāze, es pēc tam iedošu arī linku, respektīvi, kur ir apspriešanā, kā es teicu, es nemaldos, līdz 17. jūlijam šobrīd tad aktuālākiem noteikumi ir apspriešanā tieši. Visticamāk, viņi arī paspēja stāties spēkā. Es domāju, tur ierobežojumiem cerams nevajadzētu būt. Un līdz ar to faktiski viņi arī tiks piemēroti. Līdz 25. 1. jūlijam mums faktiski formāli stājas spēkā prasības no šī datuma, stājas spēkā prasības par to, ka kiberincidenti ir jāziņo. Tātad galvenos pienākums izklīst nākošajā slaidā, bet viens no tādiem pienākumiem ir ziņošana par kiberincidentiem, kas nozīmē to, ka mēs nevaram paturēt, ja mēs atbilstam būtisko svarīgo pakalpojumu sniedzēju kategorizācijai, mēs nevaram paturēt šo informāciju pie sevis. Tas nozīmē to, ka mums ir faktiski formāls likuma uzlikts pienākums to darīt, pēc tam izrunāsim par to, kas notiek, ja mēs to nedaram. Tā kā tur būs arī tāds papildus sadaļa par to, kā var piespiest ieviest šādu veidu prasības. Un līdz 25. 1. oktobrim ir jāieceļ atbilstošiem subjektiem, jāieceļ kiberdrošības pārvaldnieks un jāveic šis pašizvērtējums, jānosūta šī informācija būtu atbildīgajām iestādēm. Tad arī atrunāts šis kiberdrošības centrs patiesībā, kas tur ir. Ko nozīmē, ja mēs trāpam zem šīs subjekta definīcijas? Tad, kas ir tie galvenie pienākumi? Es tā mēģināšu vienkāršot valodā tos apkopot, jo es domāju, ka tas varētu visvairāk arī interesēt. Bet tad iziesim cauri par to, kas tur īsti ir. Pirmais ir šis pienākums veikt pašizvērtējumu un paziņot par to, ka mēs uzskatām, piemēram, ka uz mums NIS2 direktīva attiecās un mēs esam vai nu būtisks vai svarīgs pakalpojumu subjekts. Likuma subjekts atvainojas. Tas ir pirmais pienākums, kas mums ir. Ja mēs to izdarām, mums pie viena ir arī šis nākošā daļa, kas ir, ka mums būtu jādeleģē kiberdrošības pārvaldnieks. Respektīvi, mums būtu jānosaka persona, viņai ir izvirzītas noteiktas prasības, tātad īsumā tās prasības šobrīd ir MK noteikuma projektā, tāpēc tās nav galējās, bet viņas ir pietiekoši vienkāršas. Tātad vai nu tur augstākā izglītība, vai certifikācija un 2 gadu pieredze, piemēram, kaut kādā kiberincidentu apstrādē kaut kādā vienā vai otrā jomā. Tātad viņas nav super sarežģītas. Viņas nav ļoti ierobežojošas. Tātad arī iestādes vadītājs var būt
piemēram, kiberdrošības pārvaldnieks pats, īpaši mazās organizācijās, tā arī var gadīties, un tas ir pieļaujams. Tur liela konflikta nav ar nosacījumu, ka šīs sadaļiem noteikumus nemainīsies, tajā brīdī, ka viņas pieņems. Tā kā tur mums vēl bišķi būs jāpagaida uz to brīdi. Tad nākošais ir ievērot minimālās kiberdrošības prasības. Ja, tad šeit šīs prasības faktiski mums noteiks jau tālāk MK noteikumi detalizēti, bet īstenībā mēs runāsim par to nedaudz nākošajā slaidā. Bet viņi saistās kopā arī ar pārējiem šiem punktiem, ko mēs redzam arī šeit slaidā. Pirmais ir piemērot un samērīgi tehniski operatīvi organizatoriskie pasākumi. Tad kiberdrošība nav tikai tehnoloģijas. Tad es esmu pēdējā mēnešu laikā redzējis 101 gadījumu, kad nāk pie mūsu klientiem vēl kaut kur nāk un saka, ziniet, nopērciet šo programmatūru A, un jums viss būs tā kā ļoti skaisti un forši, jūs izpildīsiet prasības. Vai nāk un otrādāk saka, bez šīs programmatūras vai bez šī tehniskā risinājuma prasības izpildīt nevarat. Tad prasības ir pietiekoši gan MK noteikumos lokāli jau šobrīd vēl topošajos, gan arī principā interpretējumās ieviešanas lietās. Viņas nav kosmiskas. Tad vairums organizāciju, tā skaitā arī mazu, viņas spēj izpildīt, kā es saku, ar papīru un pildspalvu arī, negluži. Tad ir kaut kādas lietas, ko vajag darīt. Bet tātad viņas nav kosmiskas un nevajadzētu cerēt, ka nopērkot programmatūru A vai programmatūru B, tagad viss tiks atrisināts manā vietā, viss uzreiz darbosies un notiks. Tā kā es šādu brīnumu necerētu, īpaši tāpēc, ka kiberdrošība, kā es teicu, ir gan tehnoloģijas, gan procesi, gan cilvēki. Tātad visas trīs lietas kopā. Ja, tātad gan operatīvie, gan organizatoriskie, gan tehniskie pasākumi. Arī likums šo pašu nosaka. Otrs, tad lielais punkts, par ko ir vērts runāt, es viņam nedaudz pieskāršos vairāk, īpaši tāpēc, ka viņš pārklājās, bet atšķirās konteksts. Viņš pārklājās starp DORA regulu un NIS2 direktīvu. Ja, tad vajadzība izstrādāt kiberrisku un darbības nepārtrautības plānu. Man personīgi nav labs viedoklis par to, ka mēs esam apvienojuši šīs abas lietas vienā punktā, vienā pantā. Kāpēc? Tāpēc, ka kiberriski nav tikai par to, ka mēs spējam nodrošināt darbības nepārtrauktību. Šie var būt arī cita veida incidenti, un izskaitā konfidencialitāte, zuduma un tam līdzīgas lietas. Protams, arī tā ir daļa no nepārtrauktības, bet es teiktu, ka bieži vien loģiski vairums starptautisko standartu tomēr nodala šīs lietas viena no otras un saka, ok, ja tur ir, piemēram, darbības nepārtrauktība, tam ir darbības ietekmes analīze, kur mēs fokusējamies uz šiem lielajiem faktoriem, un savukārt risku pārvaldība pēc būtības var sekt arī riskus, kas notiek arī biežāk un kas nevienmēr ir saistīti ar tīru darbības nepārtrautības ierobežošanu. Tas tādā tīra tehnoloģija. Tiem, kam ir mazāka saskarsme ar riskiem, es tā mēģināšu īsu ieskicēt to ievadu, ko nozīmē risku pārvaldība. Kāpēc viņa ir svarīga? Tātad risku pārvaldība patiesībā, ja viņa ir labi ieviesta, tas ir instruments, ar kura palīdzību jums, tiem, kas pieņem lēmumus organizācijā, ko tagad darīt, ir vieglāk pieņemt lēmumu. Tad tādā brīdī, ka es runāju to pašu piemēru, minēju par to programmatūru, ko jums nāk un mēģina iepārdot vai kaut ko tam līdzīgu. Tad tādā brīdī, kad jums saka, ka jums tur ir programmatūra X, tādā brīdī vai risinājums A vai risinājums B, tas, kas jāsaprot, vai mums viņu vispār vajag. Pirmām kārtām, otrām kārtām, vai viņš risina galvenās problēmas, kas mums ir. Kāpēc es saku, ka risku vadība ir instruments lēmumu pieņemšanai? Tāpēc, ka ikdienā faktiski tā mana pieredze ir tāda, ka bieži vien organizācijām ir daudz par daudz, īpaši informācijas drošības jomā. Tātad tās prasības visas, kas nāk iekšā, informācija dažādiem rīkiem, instrumentiem. Tas sūdzība parasti nav par to, ka man pietrūkst informācijas. Sūdzība ir par tā, ka es viņā slīkstu nost un nezinu, kas ir svarīgi. Un tieši risku vadība ir tas instruments, kas palīdz labāk saprast, kas tad īsti ir svarīgi. Un tāds arī būtu viņas mērķis. Tātad skatīties uz priekšu, pamanīt lietas, kas varētu potenciāli mūs novājināt vai nogalināt, fokusēties uz tām, kas var mūs nogalināt, ja? Un tātad risināt tās, kas ir tuvu un svarīgas pirmās, un tās, kas varbūt ir tālu un svarīgas vēlāk, un tās, kas varbūt ir tuvu un maz svarīgas arī vēlāk. Tas ir galvenais instruments, ko jums dod kiberrisku vai jebkādu risku plānošana. Tātad, ka jūs spējat pastīties uz šiem lēmumiem, pieņemt lēmumus šādā veidā. Un tas ir tas, kas arī atbilst arī šī direktīvā, gan arī pēc tam DORA regulā, kur fokus ir tieši uz šo resilienci, respektīvi noturību,
Ja, tātad, uz ko var fokusēties, lai šis process darbotos, lai viņš būtu efektīvs un labi strādātu. Tas ir viens no pienākumiem. Nepārtrautības plāns savukārt, tātad te ir vēl viena lieta. Tātad nepārtrautības plāns ir otra daļa, kā es teicu, es viņu atdalītu pats. Tāpēc, ka nepārtrautības plānošanā, protams, ka ir dažādi veidi instrumenti, ir dažādi arī standarti, bet tur fokus ir uz to, tātad, ja mums iestājas jau kaut kāda būtiska problēma, būtisks risks, ko tad mēs tajā brīdī darām, kādā veidā mēs nevis skraidām pa istabu, kliedot viens uz otru augstu paceltām rokām, rokas vicinot, bet mēs paņemam plānu un rīkojamies atbilstoši viņam. Lai tas darbotos, tātad šim te plānam ir pirmkārtām jābūt. Otrām kārtām šim te plānam ir jābūt notestētam, ja pārbaudītam. Tātad mums būtu jābūt pārliecībai, ka mēs zinām, kādā veidā viņu ieviest, zinām, kā viņu darbināt. Un trešais, viņam būtu jābūt aktualizētam pastāvīgi. Nozīmē to, ka vidēji mainoties, situācijām mainoties, šie te plāni ir jāatjauno, ik pa laikam uz viņiem jāpaskatās. Tad tas arī tas, kas nav šādas te vajadzības, nav pretrunā ar direktīvas prasībām un lokālas likumdošanas prasībām. Ķeramies pie nākošā punkta. Jā, tātad ziņot par kiberincidentiem. Tātad 32. pants. Tad šeit mums ir uzlikts formāls pienākums. Ja, tātad ziņot par kiberincidentiem, papildus, tātad lokāli šobrīd šīs mājasdarba pakāpes un šajos MK noteikumos, kas vēl notiks, tātad daļa no šīm direktīvām ir paredzēta, lai mēs labāk savstarpēji Eiropas ietvaros apmainītos ar informāciju par tiem apdraudējumiem, kas var mūs skart. Ja, tātad gan incidents, tātad ir kādam kaut kas saiet greizi. Tad viņa lietotājs, atver saiti, inficē datoru, inficē tīklu. Mēs gribētu, lai otra kompānija, otra organizācija mācītos nevis no tā, ka arī viņi izdara šo pašu kļūdu, uzkāpj tā paša grābekļa, bet gribam, lai par to mācītos, viņi mācītos no šīs te pirmās organizācijas pieļautās kļūdas. Tātad incidentu ziņošanas mērķis pamatā ir savlaicīgi paziņot pārējiem, ka redz, kur ir mainījusies tendence, ir jauns apdraudējums, lūdzu, esiet uzmanīgi. Ja, tātad jauna ievainojamība, jauna apdraudējuma. Tad šeit parādās arī vēl divas lietas, kas jāņem vērā. Tad formāli mums parādās vajadzība, ka mēs pamanām jaunas apdraudējumus, pamanām incidentus, ziņojam par viņiem citiem, un otras puses klausamies tanī, ko saka citi. Ja? Tātad pamanām, ka, piemēram, risinājumā, ko mēs izmantojam, ir kaut kāda problēma, tad mēs viņu pagaidām varbūt atslēdzam, no interneta, kā piemērs tikai saku, ja? Vai kaut kādā savādākā veidā apstrādājam. Tātad šī formālā ziņošanas pienākums pastāv. Kur ir tipiskās problēmas? Problēmas ir tad, ja organizācijā šādu procesu nav. Tātad mēs to līdz šim nedaram, nezinām, kā darīt. Notiek problēma. Labi, ka mēs paši tiekam sevīm galā, kur nu vēl ziņot kādam citam. Ja tad tas īsti nedarbosies, tad šeit mums būs formāls pienākums to darīt. Līdz ar to vajadzība par to ziņot, vajadzība ar šo informāciju strādāt. Tālāk, ja, tā tad ir tādi regulārie pienākumi, kā piemēram iesniegt ikgadējo atbilstības pašnovērtējumu ziņojumu, tad regulāro. Ja. Nu, un tad, protams, nākošais ir novērst neatbilstības, izpildīt iestāžu norādījumus. Ja. Kas šeit mainās, lai būtu skaidrs? Tad nozīmē to, ka šeit jums var rasties pienākums, ka, piemēram, jums ir jāzina, ieteicams pašiem, ja jūs to nezināsiet, to jūsu vietā ir tiesības izdarīt arī kiberdrošības centram, tātad nopārbaudīt, piemēram, jūsu mājaslapu vai jūsu aplikāciju, kurā jūs strādājat, ko jūs izmantojat, kas ir jūsu primārais bizness, piemēram, vai jūsu primārais darbs. Viņi atrod viņā ievainojamības un saka, ziniet, jums šis te jānovērš. Un tad jums jābūt procesam, ka jūs šo te novēršanu spējat izpildīt vispār un termiņā, kādu no jums prasa, vai par kādu jūs vienojaties ar atbilstošo uzraugošo iestādi. Kāpēc? Nu, par to, kas notiek, ja mēs nedaram, parunāsim pie tās, kā piespiest, ko likumdevējs izdomājis, kā piespiest jūs to darīt. Ja? Tad ir jānovērš neatbilstības un jāizpilda iestāžu norādījumi. Tā kā šīs lietas jāņem vērā. Un tad ir praktiskāk nedaudz, kas ir tā minimālā mājas darba paka. Ja, tad mēs to jau patās izrunājam. Tad pirmais – kiberrisku analīze. Tad risku analīze, ko mums rada kibervide. Ja, tad arī interesants termins, protams, ko nozīmē kiberrisks. Bieži vien arī man prasa, kas tas tāds ir pa zvēru, ko viņš ēd. Kiberrisks faktiski nozīmē to, ka tas ir digitālās vides risks. Tātad tas risks mums rodās digitālā vidē. Ar ko viņš atšķirās, tāpēc, ka ir reizēm pastāv divi termini. Tad viens termins informācijas drošības risks, otrs termins ir
riskus. Ja? Tad informācija drošība, kiberdrošība, informācija jebkādā veidā un formā. Tad arī tas, ko mēs tikai zinām savā galvā vai pierakstam uz papīra, kiberdrošība, informācija, kuras apstrādē mēs izmantojam tehnoloģijas. Tad vai nu glabāšanai vai kaut kam vēl. Tad kādā veidā tehnoloģijas var radīt mums risku? Kuri riski ir svarīgākie? Tad atceramies, ka šeit būtiski ir noteikti ietekme un varbūtība. Bieža kļūda, kā es arī minēju iepriekš nedaudz, ir tā, ka organizācijas mēģina fokusēties uz pilnīgi visu. Tātad, ja mums ir risku reģistrs, viņā ir 200 lietas, mēs mēģinām pie katrām no šīm 200 lietām pierakstīt, ko tad mēs īsti darīsim. Šis nav tas, kas no jums tiek prasīts. Jums tiek prasīts, ka jūs riskus izvērtējat, un svarīgi, ka jums ir metodika, kas jums nosaka, ka, piemēram, tikai tām lietām, kas ir svarīgas, kurām ir augsta varbūtība, augsta ietekme, ir darbības, kā jūs viņu mazināsiet. Vai arī akceptējat, tas ļoti svarīgi. Un darbība un riskiem, kam ir maza varbūtība, maza ietekme, nav obligāti šādas darbības. Nozīmē to, ka viņām nevis nav jābūt, bet viņas nav obligāti jāveic. Ja tiešām jums tā riska vadība kā process darbojas normāli, tad tas būtu tas, kā tam būtu jānotiek. Tad jūs fokusēties uz to, kas ir svarīgi gan laikā, gan ietekmē. Tad drīz un ar lielu ietekmi. Tālāk, otrs darbs, šī darbības neprotams plānošana. Tad mums būtu jāzina, kādā veidā gadījumā, ja notiek kaut kas slikts, mēs atjaunojam darbību. Darbības atjaunošana šeit ir dažādi termini, es jūs nenomocīšu šobrīd šeit terminiem, tātad ir tur minimum acceptable level of service, ja malas saīsinājums un tam līdzīgas lietas, recovery time objective, recovery point objective, bet galvenā doma ir tāda, ka jūs spējat atjaunot darbību kaut kādā veidā. Varbūt organizācijas, varbūt situācijas, kur tas nozīmē to, ka, piemēram, jūs sākat darbu pilnīgi ne tādā tehnoloģijā, ne tādā vidē, kā jūs bijāt domājuši. Es minēšu vienu piemēru. Pagājušajā gadā es braucu mācīt Deutsche Bahn par to, kā nodrošināt incidentu managementu, digitālo tehnoloģiju incidentu managementu. Tā viņu Security Operations Center team. Tanī dienā, kad es nosēdos Frankfurtas lidostā, lai brauktu pie viņiem uz biroju, izēju lidostas, un tur lidostas dzelzceļa stacijā valda pilnīgs hauss. Kā izrādās, hauss valda ne tikai lidostas stacijā, hauss valda visā Vācijā, jo tātad viņiem noticis kiberuzbrukums. Un no ierindas ir izgājuši visas tablo sistēmas. Tad visas sistēmas, kurš rāda, kurš vilciens no kurienes uz kurieni, kad viņš pienāk, kad viņš atties, un viss pārējais nekas nestrādā. Līdz brīdim, kad man bija ticis, bija no Frankfurtas lidostas jau līdz Frankfurtas centrālajai stacijai, faktiski šis process jau bija atrisināts ļoti vienkāršā veidā. Tātad tanī tablo vietā bija nodeleģēti faktiski uz katra perona darbinieka ar baltu tāfelīti. Šiem te flomāsterīšiem. Telefons rokā, tātad telefonā slēgtā tīkla aplikācija darbojas par to, kas notiek. Viņi aizpild tablo funkciju roku raksta. Tātad uz šī perona tikos atties vilciens tas un tas. Atgāja, nosvītro ar lupatiņu slapju attiecīgi un raksta tālāk nākošo. Funkcija tiek pildīta, jā, ierobežota apjomā, nav tik ērta, nav tik forša, bet pēc būtības darbības atjaunošana minimāla apjomā iespējams jau notikusi. Ja? Tad tāds piemērs tikai tāpēc, ka jums pašiem jāizvērtē, kas ir jums pieļaujamais un pieņemamais minimālais darbības atjaunošanas process. Trešais punkts. Ievainojuma apstrādes process. Arī jau izrunājām, ja, bet tad viņiem jums būtu jābūt. Tad jums būtu jābūt kapacitātei un spējai, ja viņi no jums pašiem, viņi diemžēl būs vai nu jābūvē vai jānodrošina ārpakalpojumā, ka jūs spējat risināt problēmas, kas jums ir. Tipiskākais, ko es arī bieži vien saskaros, ir tas, ka tā tad ir organizācijā sistēmas, ko viņi izmanto jau 10 gadu, un vairs nav pat iespējams neviens pieejams, kas spētu novērst potenciāli šo sistēmu ievainojamības. Tad ir zināmas tehnoloģiskas ievainojamības, izmantojam vecas komponentes, vecas tehnoloģiskas elementus, viņiem ir zināmas kļūdas un viss, un ko mēs tagad darām. Ja, tad tādā gadījumā mums būtu jāspēj vai nu izolēt šo sistēmas daļu no publiskas pieejamības, vai nu tātad meklēt risinājumu, kā mēs pārējām uz kaut ko jaunu, vai arī atrodam kādu, kurš var šo salabot, uzturēt. Ja tātad kaut kādā veidā tas rada papildus pienākumu. Nu, es zinu, ka parasti likumdošanas, ka likums, ka izsludina vienmēr iet apkārt šie jautājumi par to, vai tam būs finansiāla ietekme. Es zinu arī, ka parasti likumiem vienmēr tiek formāli, kad viņi iet uz ministru kabinetu vai iet uz Saimu, tiek rakstīts, ka finansiāla ietekme būs nebūtiska vai nebūs vispār, tāpēc, ka tur būs daudz pozitīvo faktoru vai arī nav tieši izdevumu.
Es neredzu šeit godīgu veidu, kā šeit varētu nebūt patiesībā finansiāla ietekme. Kāpēc? Tāpēc, ka, protams, ka tātad, ja jums ir kaut kādas platformas bez uzturēšanas, netiek uzturētas, tad jums jādomā, ko viņām darīt. Vai viņām atteikties, viņas izolēt, vai meklēt veidu, kā viņas uzturēt, atjaunināt, uzturēt jaunas. Vidēji, ja vienalga, ko jūs darbināt, tad katrai komponentei pēc būtības, katrai programmatūrai dienā parādās vismaz kaut kādas pāris ievainojamības jaunas, kas ir dažādi būtiskumi, dažādi svarīgumi. Ne viss ir izmantojamas, bet pēdējo gadu laikā tad mēs redzam, ka tādas izmantojamās arī pieaug. Ja, tad parādās arvien vairāk tādas lietas, kuras, diemžēl, ir jānovērš, jo nav variantu. Un ceturtais – incidentu reaģēšanas process. Ja, tad mums jāspēj reaģēt uz incidentiem. Par standartiem. Ja, tad mums vēl viena tipiska lieta, ko bieži vien prasa, okay, kas man būtu jādara, kā es varu pierādīt, ka es neesmu ēzelis vienkārši runājot. Kā es varu pierādīt, ka es daru visu, kas ir pareizi, labi un tā tālāk. Ja, tad, ir daži vienkārši mehānismi. Tad viens no tādiem ir, piemēram, standarta izmantošana, kuri var nosertificēties, ja, un dabūt certifikātu. Tas neglābi no incidentiem, neglābi no tā, ka potenciāli jūs varat kādā jomā kaut ko neizdarīt, bet tas jums iedod pārliecību, ka jūs esat uz pareizā ceļa un jūs spējat parādīt, ka jūs darat šīs minimālos mājas darbus. Un šis attiecās patiesībā uz abām. Gan uz DORA kā regulu, gan uz NIS2 kā uz direktīvu. Viens tāds labs piemērs ir ISO. ISO ir tāds standarts 7001. Tas ir standarts, kas runā par to, kā organizācijās ieviest informācijas drošības pārvaldību. Tad noteikts process. Tad procesi atbilst. Patiesībā šis standarts noklāja daudz vairāk nekā prasa NIS2 vai DORA. Ja, bet, ja jūs esat ieviesuši vai šādu pārvaldības sistēmu ieviešat, kas ir tīri procesi, tā nav programmatūra, tā nav sistēma kā IT sistēma. Tas ir tīri procesi, kurus jūs darat, kur jūs riskus vērtējat, nosakat mērķus un izjūt no tā plānojat, ko jūs darīsiet. Tātad ar to jūs varat diezgan droši pateikt, ka jā, mēs principā direktīvi atbilstam, mums nevajadzētu būt nekādām problēmām. Papildus tad ir vēl citi standarti, ir NIST standarti, kas ir amerikāņi, tad ja ISO ir it kā globāls, bet head office ir Šveicē, tad NIST standarti ir amerikāņi, tad National Institute of Standardization and Technology standarti 800. sērija, arī pēc būtības līdzīgas, idejas līdzīgi principi. Un tad vēl, protams, ir SOC 2, SOC 2 Type 1, Type 2, Type 3 pārskati. Tas pārsvarā Latvijā, es domāju, tādā valsts un publiskā sektorā tas nebūs aktuāli. Tas ir aktuāli tiem, kuriem ir klienti, kas to prasa, kas ir vai piemēram, Amerikā, ir klientu bāze vēl kaut kas, tātad vajadzība pierādīt to, ka mēs darām atbilstoši, piemēram, SOC 2 prasībām. SOC 2 prasības ir tātad viņš ir kā tāds framework, viņš ir tāds rāmis, zem kura var palikt apakšā gan to pašu ISO 27001, gan arī vēl citas prasības. Ja, tad viņš nedaudz atšķirās no ISO pieejas, ideja līdzīga, runā par noteiktiem security domēniem, kā viens no kritērijiem šiem 5. Un tātad tur jāizdara noteikti mājasdarbi, zem kuriem arī trāpa gan riski, gan nepārtrauktība, gan ievainojamības, gan incidenti pēc būtības. Tā nav problēma. Tad tā. Par piespiešanu ievērot. Par NIS2 īsumā. Ja, tad likumdevējs nav likumdevējs, ja viņš nepasaka to, ka ja jūs nedarīsiet tā, kā es jums teicu, es jums sitīšu pa pirkstiem. Ko nozīmē sišana pa pirkstiem? Principā, kaut kas ekvivalents līdzīgs GDPR, datu aizsardzības regulas prasībām. Ja tu esi būtiskais pakalpojums sniedzējs, tu vari sodīt par neievērošanu, nepakļaušanos organizatoriskajām prasībām ar sodu līdz 10 miljonu eiro, vai apgrozījums pārsniedz 500 miljoni, tad 12 apgrozījumi, svarīgajiem 500 miljoni vai 1,4% apgrozījumi. Kāpēc tādas milzīgas summas tiek minētas? Godīgi runājot, nebūsim naivi, tāpēc, ka tas mājiens ar mietu nedaudz ir lielo korporāciju virzienā. Tātad, kas mums tur vienalga, tur būtu Meta, Google, Microsoft un pārējie, kur faktiski tāds likumdevējs Eiropā saka, ziniet, mēs esam par jums arī padomājuši. Tas, ka jūs Amerikā kaut ko tur darat, nedarat, mūs baigi neinteresē. Ja jūs Eiropā mums neklausīsiet, mēs jūs citīsim šādā veidā. Pavisam vienkārši. Ko jūs, Latvijā mēs esam vienkārši šo te pārņēmuši tad lokālajā likumā, un par ko tas var tikt piemērots, tad neveicam pasākums, tad faktiski, diemžēl, šeit nav tāda metode, tas saucamais apzīmējums angliskais ir drošā osta, jeb safe harbor, kur mēs varam izdarīt programmu minimums un uzskatīt, ka ja mēs to izdarām, tad mums sots neattieksies, tā diemžēl nebūs.
Jo pat, ja mēs darām visu labi, bet mums gadās viens lietotājs, kas varbūt kaut ko nav izlasījis, nav ņēmis vērā un tā tālāk, un viņa dēļ ir incidents, diemžēl tāpat tās uzraugošās iestādes var secināt, ka jūs nesat izdarījuši pietiekoši labi. Ja, tātad nav tāds kritērijs, ka es varu pateikt, dabūt certifikātu un teikt, šis man tagad ir. Tātad, ja nu kas, pat ja būs incidents, man noteikti nesodīs. Tādiem žēl tāda opcija jums nav. Tad šis safe harbor nav pieejams. Bet, protams, ja jūs to nedarīsiet vispār, atteiksieties pildīt prasības atkarībā no tā, kura iestāde jūs uzrauga, tātad kiberdrošības centrs vai SAPS, ja? Vai arī nepaziņosiet par incidentu vai melosiet par incidentu, tad, protams, šo te attiecināmību būs, piemērošanas principi būs līdzīgi, kā ir datu aizsardzības regulā, tātad, jo mēs vairāk melojam, apzinātāk nesniedzam informāciju vai izrādās kaut ko slēpjam, jo skarbāks sots. Ja? Plus vēl šeit parādās tāds vēl viens jauns punkts, kas nav datu aizsardzības regulā, kas ir tiesības apturēt darbību uz laiku. Tātad jums var pateikt, ka jūs vairs šo pakalpojumu šobrīd sniegt nedrīkstat vispār uz laiku, kamēr jūs nenovēršat konkrēto ievainojamību vai incidenta sekas. Tas arī jāņem vērā. Ja šis izmanto anglisko terminu cease and desist. Tātad tiesības apturēt darbības laiku ir jauns instruments, kas ir parādījies šajā gadījumā, ja, ko var izmantot tad, ja jūs brutāli neievērot noteiktas prasības. Tad mēs pats laika es ātrāk nedaudz iziešu caur DORē, pamatā fokus bija uz NIS2, es saprotu, tas vairāk visu interesē, bet tad ķeramies pie DORas klāt, ejam tālāk, skatāmies, kas ir kas. Ja ir jautājumi, kā Uldis teica, droši uzdodiet, viņus mēģināsim iespēju robežās atbildēt uz to, ko jūs uzdosiet beigās, tad skatīsimies, kas un kā. Jā, kāpēc es rakstu Dora Not The Explorer, tāpēc, kad es pirms kādu laiku ieliku LinkedInā, ka es esmu certificēts Dora lead manageris, tad kāds man prasīja, kuras Doras. Labi, viņš neminēja, varbūt tās Doras, ko tie, kuriem ir bērni, zina, ka ir Dora The Explorer, ja, kas ir multene, bet tad viņš minēja arī citādas prasības. Ja, bet tātad Digital Operations Resiliency Act. Ļoti jāatvainojās, latvisko nosaukumu es no galvas tagad neatceros. Pat cik man pamatā sanāk izmantot šo terminus angļu valodā, bet ir latviskais nosaukums, jo tā ir regula. Tātad faktiski regula, kas ir piemērojās visā Eiropas Savienībā līdzīgi. Atkal, nerunāšu par to, ko attiecās, tas arī ir atrunāts skaidri un gaiši pašā regulā pielikums, kurā uzskaitīts organizācijas, ko attiecās, kādā mērā attiecās un kuriem ir iespēja ieviest kaut ko druscītī mazāku. Tātad ne pilnas prasības, bet iespējams piemērot savām vajadzībām. Regula to arī saka. Faktiski, lielā mērā šis ir tāds nedaudz savādāks mehānisms, jo šis attiecās primāri uz finanšu sektoru un saistītajām organizācijām, tad maksājuma provideri, tam līdzīgas organizācijas. Šeit mērķis stiprināt digitālo noturību. Zināmā mērā līdzīgs. Tad, ja mēs paskatāmies uz NIS2, tad regulas arī viena uz otru atsaucās. Tad saka, ja jūs gadījumā trāpat zem Doras, tad ieviešat Doras prasības, vismaz NIS2 tā saka, un ar to jums vajadzētu pietikt. Bet pēc būtības mērķis stiprināt digitālu noturību, tad resiliency apzīmējumā šī gadījumā un saprast, kas būtu tas, kas būtu jādara, lai mēs varētu kvalitatīvi nodrošināt to, ka mēs spējam noturēties pret dažādu veidu uzbrukumiem un ļaunprātīgām darbībām. Kur atšķirās fokus, atšķirās tātad noteikumi vienādi risku pārvaldība atkal tiek prasīta, bet šeit risku pārvaldība runā vairs nevis par kiberdrošības riskiem, bet par riskiem IKT jomā kopumā, tātad plašāks spektrs. Un ir atsevišķi izdalīts un diezgan būtisku lomu šeit spēlē tas, ka mums ir jāņem vērā nevis tikai mēs paši, bet jāņem vērā tas, kas angliski saucās supply chain, piegādātāju ķēde. Tātad mums ir jāzina, no kā mēs esam atkarīgi, kas ir mūsu būtiskie piegādātāji, ko viņi var mums ļauni nodarīt, ne jau tīši, bet iespējams netīši, tad ja arī viņus kāds uzlauž vai kāds izmanto viņus ļaunprātīgi. Un tad mums jāzina šie riski, viņi ir jāuzrauga. Ja, tad šie riski pēc būtības jāuzrauga. Ko tas nozīmē? Kādā veidā? Ja, tātad pavisam vienkārši. Tātad risku pārvaldība. Līdzīgi kā kiberriskiem jābūt metodikai, ir faktiski noteikti tātad prasība, ka mums būtu jāzina, uz kuriem IKT resursiem šie riski attiecās. Ja? Būtu jābūt skaidriem drošības mērķiem un jāveic risku analīze regulāri. Tātad šis process nav vienreizējs, nav tā izveicama risku analīze, visi tagad 10 gadus liekamies mierā. Pēc būtības visi standarti un visas pārējās lietas risku analīze nosaka kā regulāra procesu ar biežumu vismaz reizi gadā.
Pēc manas pieredzes, tātad biežums reizes gadā ir ok, priekš mazākām organizācijām, bet ideālais variants, protams, ir tad, kad risku pārvaldība ir integrēts lēmumu pieņemšanas instruments. Tas nozīmē to, ka riski tiek pārvērtēti nevis tikai reizi gadā, bet katru reizi, kad notiek incidents, katru reizi, kad parādās jauni apdraudējumi, tad katru reizi, kad parādās jaunas vajadzības, jaunas problēmas. Tad mēs paskatāmies uz to, vai mēs šādu risku jau zinām, un pārvērtējam, vai nav mainījusies viņa ietekme vai varbūtība. Ja, tad tas būtu ideālais modelis, ko es teiktu, kāds tam būtu jāstrādā. Es teicu, lēmumu pieņemšanas atbalsta instruments, kuram būtu jums jāpalīdz, nevis jābūt pret jums. Otra daļa – incidentu vadība. Arī šeit procedūrai jābūt, jāspēj pateikt incidentu ietekmi, tad jāspēj pateikt klasifikācija, tad mums jābūt mehānismam, kā mēs incidentu novērtējam. Ja, tad saprotam, cik viņš ir liels, uz ko viņš attiecies. No manas pieredzes bieži vien tā problēma ir pateikt, ka incidents, tad ko viņš īsti ir skāris. Ja, un šeit parādās bieži vien šī reālā vajadzība pēc tehniskiem instrumentiem, jeb rīkiem, kas ļauj mums vismaz šos auditācijas pierakstus saglabāt, uz viņiem pastīties pēc tam ar vēsu prātu, vai arī pakalpojums, kas to dara. Tas arī nav aizliegts. Ja, tad, kur mēs spējam novērtēt, kurus klientus šis incidents ir skāris, kādā veidā, ko mums tālāk darīt. Nu, protams, incidentu vadība, kā jebkurš process, viņš būtu jātestē, nevis viņu nevajadzētu tādu pašu, kāds viņš ir. Trešo pušu riski. Tad, kā es teicu, trešais punkts svarīgais no Doras. Tā summa, visu to tā īsumā izējot cauri. Tad mums būtu jāsaprot, kas ir mūsu kritiskie piegādātāji. Vienalga, vai tas būtu individuāls cilvēks, kurš vienīgais tur programmē un uztur mūsu kaut kādu sistēmu X, vai arī tas ir Amazons vai Microsoft kā mākoņu datošanas pakalpojumu piegādātājs vēl vērtē cētenī pašā skaitā. Mums būtu jāzina, kas viņi tādi ir, cik ļoti un kā mēs esam no viņiem atkarīgi. Ja, tad tas ir jāņem vērā. Šis risku izvērtējums ir jāveic. Ja, tad specifiski līguma nosacījumi, esoši jauni, mums jāzina, ja tādi pastāv. Tātad gan no mums pret piegādātājiem, gan pret mums no mūsu klientiem. Ja, tad, ja mēs esam pateikuši, ka mēs nodrošināsim 99,95% pakalpojumu pieejamību, tad mums jāspēj būt parādīt, kā mēs to izdarīsim. Un tam būtu jātiecās arī tālāk uz augšu, uz tiem piegādātājiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Un šie specifiskie līguma nosacījumi būtu jāpārzina, kurus mēs esam izvirzījuši, un mums viņus nevajadzētu pazaudēt, mainot piegādātājus. Tad likums regula neaizliedz mainīt piegādātājus. Viņi tikai saka to, ka tātad šim procesam būtu jābūt tādam, ka mēs zinām, cik un kādā veidā mēs no kā esam atkarīgi. Protams, lai to darītu, tad nevar mērīt to, ko mēs nezinām. Ja, tad var mērīt tikai to, ko mēs zinām, tad mums būtu jāzina, kas ir mūsu piegādātāji, cik viņi kritiski, jāveic šī regulārā uzraudzība un jāsaprot arī tas, kādas tad īsti prasības mēs viņiem izvirzam. Tad šobrīd īpaši finanšu sektorā tipiskā tendence ir tāda, ka tad parādās šie saucamie, tie nosaukumi viņam ir dažādi, bet es to nosaukšu tādu Dora addendum, ja, kas nosaka to tātad, ka finanšu pakalpojums sniedzējs, ejot augšā piegādes ķēdi, nonāk pie kaut kāda, piemēram, maza SaaS pakalpojums sniedzēja, tad kāda, kurš viņam nodrošina, piemēram, algu izmaksas uzskaiti. Ja? Saka, ok, šis ir kritisks, tātad no šī brīža jums būs jāievēro no mums šādas prasības. Un šī pakalpojums sniedzējiem, pat ja viņš ir maziņš, tā problēma, kas viņam rodās, ir tā, ka uz viņu pēkšņi sāk attiekties netieši vesela regula. Viņam sāk prasīt, kā viņš uzrauga riskus. Viņam sāk prasīt, vai viņam ir tehniskās kontroles, kuras nodrošina auditācijas pierakstu nemainīgumu un tā tālāk. Un viņš eksplodē smadzenes tajā brīdī, ja? Un viņš nesaprot, ko man tagad tālāk darīt. Tad tas Doras atstātais iespējas ir tālāk uz augšu piegādes ķēdi. Un šī situācijā bieži vien tad ir divi veidi. Tātad pirmais veids ir pakalpojums sniedzēji īpaši maziņie, kuri aizver acis un saka, jā, visu daru, un kaut arī to nedara. Un, protams, ir tie, kuri mēģina to faktiski ieviest. Ja? Jāņem vērā to, ka Dora nosaka tiesības arī auditēt, pie kam nevis tikai, ka auditē jūsu tiešais klients, piemēram, banka, ja? Bet jūs tajā brīdī faktiski formāli noteiktās situācijās var auditēt arī uzraugošās iestādes. Piemēram, Latvijas banka šajā gadījumā var nākt un prasīt, ziniet, jūs paši neesat subjekts, bet, ka jums ir klients subjekts, jums līgumā ar klientu ir prasība pēc tiesībām auditēt, mēs atnācām, gribam auditēt, tad formāli šāda iespējamība pastāv. Atkal līdzīgi kā ar NIS2, tātad regulā, tātad mehānismi, kā piespiest ievērot, protams, ka ir sodi. Diemžēl sodi, protams, attiecās tieši uz likuma subjektiem, uz netiešiem subjektiem, tas ir līgumiskās attiecības starp likuma subjektu un viņa piegādātāju.
Un arī šeit nav šī tā saucamā safe harbor, nav šīs drošās ostas, nav īsti iespējas pateikt, ka tagad mēs izdarījām šo te un mēs viss no šī brīža priekš mums nekas vairs neskars. Bet tam ir viena sekas. Sekas ir tādas, ka respektīvi arvien biežāk tiek prasīta dažāda veida certifikāti vai tiek prasīts, lai jūs parādat, nodemonstrējat, apsūtīt 100 jautājumu anketa, kur jums jāatbild, kā jūs darat šo, kā jūs darat to, kā jūs darat to. Ja, tad pie kam nav viena anketa. Tātad katrs izdomā savu anketu un beigās tā tiek sūtīts apkārt. Līdz ar to līdzīgi kā NIS2, viena no tādām, negluži panacēja, bet risinājums tam ir ieviest kaut kāda veida pārvaldības sistēmu un turpmāk rādīt certifikātu un pavadošo dokumentāciju. Teikt, nē, mums ir ISO 27001 certifikācija, tāpēc mums viss ir labi. Ja? Un tad jau tālāk tikai detaļās uzdot jautājumus, saprast, vai ir pareizais tvērums, vai sistēma ir tvērumā un tā tālāk. Ko nozīmē, kas ir tas, kur var iet tālāk no šejienes? Ja, tad pavisam vienkārši. Šis ir tāds tīzerīts par to, kas ir tās lietas, ko var darīt. Tad gan BDA, vai sadarbībā ar mums, mēs esam PCB partneris, tad faktiski nodrošinām arī detalizētas apmācības gan tur par ISO tēmu. ISO 27001 ieviesējs auditors abi divi, DORA vadītājs, NIS2 vadošais ieviesējs, risku vadītājs, ISO 31000, kā veidot risku vadības sistēmu kā tādu, un arī kiberdrošības vadītājs. Tad, lai nebūtu tikai tie kursi, ko mēs paši veicam vai darām vai palīdzam globāli darboties ar viņiem, ir, protams, arī citi lokāli, arī man pašam ir tā pati tur, es esmu tur CISA auditors un CISP, tad ir arī tehniskās visādas lietas, kas ir attiecās vairāk tieši IT drošības profesionāļiem par tehniskajām kontrolēm un ne tikai. Ja, tātad CISMs ir arī par drošības vadību kā tādu, ka tas arī procesus un ietver sevi arī organizācijas procedūras un tam līdzīgas lietas. Ja, tātad kursu piedāvājums ir pietiekoši plašs tiem, kas grib un kuriem vajag rakt dziļāk. Jautājumi droši vien. Tad es pirms ķerties, bija daži tādi iepriekš uzdoties, varbūt viņam var ātri izskriet cauri. Papildus pēc tam droši vien būs tie, kas tiks uzdot jau tālāk šeit, vai ne? Tātad pirmais bija par to, vai būs ierobežojama tehnikas izvēle. Tikai Eiropas Savienība NATO nedrīkst izmantot Dahua Hikvision kameras. Tātad ir noteikti citi subjekti, cits likums, tātad, ja, kas attiecās uz šo te, kas nosaka par to, ka jā, ir kaut kāda ierobežojuma tehnoloģija izvēlē. Šis kiberdrošības likums par kā noteikumi pagaidām šādus ierobežojumus neparedz, tātad šeit īsti nav tāda ierobežojuma, vismaz šobrīd nav. Ja Eiropa neizdomās kaut ko savādāk vai nepateiks, ka viņi uzskata, ka šeit augsts risks kaut kādā konsultāciju kontekstā, tad, protams, tāda ierobežojuma var parādīties, bet pagaidām vismaz formāli likumā ir nostiprināti šobrīd pagaidām vēl nav. Tātad, ja jūs savukārt, bet tur ir cits arguments. Ja jūs esat kritiskā infrastruktūra, tad jums ir citi nosacījumi, citi likumi, citas prasības. Ja. Šis attiecās uz būtiskiem, svarīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Neliela uzņēmuma NVO datu apstrādes jomās. Ja, tātad, atkarībā vai jūs trāpat kā datu subjekts, tā pavisam vienkārši. Ja jūs īpaši esat valsts pašvaldība atvesinātais publiskais subjekts vēl kaut kas, tad uz jums attieksies noteikti. Datu apstrādes jomas šajā gadījumā vairāk noteikts tiek atkarībā no datu tipa, datu apjoma un jūsu ietekmes kopumā uz situāciju valstī. Tātad es nevaru uzminēt par to, kurš kādā veidā tiks nogradēts tajā brīdī, kad kiberdrošības centrs sāks vēl savus lēmumus pieņemt. Bet tad varbūt situācija, piemēram, nezinu, ja jūs tur esat vienīgie, kuri apkopo tur, piemēram, exit polls rezultātus, un publisko viņus, un jums ņem šo informāciju un publicē mediju, var sanākt tā, ka jūs piespiedu kārtā kļūsiet par NIS2 subjektu, kaut arī jūsu pašu nozare varbūt tur nav nemaz pieminēta. Tā kā tādas situācijas arī ir iespējams. Tas jāņem vērā. Vai tīkla iekārtiem vajadzēs auditu pierakstu glabāšanas sistēmu, vai trīkstundu mikrotikas. Neredzu nekādu ierobežojumu mikrotika izmantošanai šobrīd, nav nekāda arī pamatu tam neredz dotajā brīdī, tā kā tur problēmas neredz. Jā, ir ievainojumības ir visiem. Tā īsa atbild tāda. Tik ilgi, kamēr ražotājs viņas novērš un to dara sistemātiski, viss kārtībā. Audita pierakstu uzglabāšana ir tā, ka tas ir interesanti tēma, jo viņu ar likumu ļoti grūti nosakt. Tātad, ir šobrīd rekomendācijas, tad arī pašā NIS2 jomā Eiropa izstrādā kiberdrošības risku rekomendācijas vadlīnijas. Arī šobrīd viņas atvērtas komentēšanai ir Eiropas ietvaros līdz kaut kādam arī jūlijam datumam, neatceros kuram. Un tur parādās jau kas būtu praktiski jādara, vairāk praktiski ieteikumi, bet tie ir ieteikumi un tā labā prakse par to, kas ir minimālais,
organizatoriskās tehniskās prasības un kas nav, tiks noteikts laika. Bet tad, ja jūs esat subjekts, jā, jums auditācijas pieraksts būtu jāuzglabā, jautājums, kuri un kādā apjomā, un vai tā sistēma būtu open source, ka viņi var jābūt komerciālai, skaidrs, ka likums šo jautājumu atbildi nesniegs. Tad tas būs tīri praktiskā vajadzība risku vadīta izvēle tajā brīdī. Ja? Pat ja tad vajadzība uzglabāt būs, tad jā, bet turpat sistēmā glabājas logi, viņi ir aizsargāti. Ticamāk, esošajās redakcijās ar to jūs varat tikt cauri. Ja, protams, pēc tam būs incidenti un būs jādomā par to, vai šis risks bija vai nebija adekvāti novērtēts. Īpašas prasības lietojuma programmu weblapu izstrādātājiem, tātad, jā, attiecībā drošībai būtu jābūt by design, jābūt ir spējai uzturēt šīs sistēmas, ja, tātad jābūt ir spējai nepieļaut ievainojumības, kā es teicu, testēšanu varat veikt jūs paši, viņu var veikt kiberdrošības centrs arī ārēji, saskaņojot, tikai informējot jūs par to patiesībā šī brīdī, ja tā sistēma ir būtiska vai svarīga, līdz ar to kādam būs jānovērš tās problēmas, kas tiks konstatētas. Tā kā šādam punktam, visticamāk, līgumā būtu jābūt, ka ir kaut kāda veida garantija, apņemšanās nepieļaut vismaz publiski zināmas ievainojumības un kļūdas, vai arī OWASP top 10, piemēram, tipa ievainojumības jau tanī kodā, ko, piemēram, izstrādā pašlietojuma programmatūra vai weblapu izstrādātāji tanī brīdī. Ja, tātad tas ir tas vispārīgais tvērums. Palielam tādu konkrētāku prasību šobrīd īsti nav.